gribētu reflektēt uz apvienotā saraksta pārstāvju ideju. Manuprāt, tā tiešām būs liela politiska zemestrīce, un ja mums izdotos izņemt ārā no ministriju pāraudzības, vismaz tirgus orientētās kapitāla sabiedrības, nelikt apsevišķā pārvaldības struktūrā, tā būtu milzīga izmaiņa, milzīga efektivitātes izmaiņa, ja mēs vēl nonāktu ar daļu no viņām biržā. Tā nebūtu ļoti, ļoti liela kapitāla tirgus attīstības. Mums ir nepieciešams piesaistīt investīcijas, tas ir precīzi tas, par ko mēs runājam. Bet jāsaprot viena lieta, kad mēs nerunājam nekādā gadījumā par nekādu valsts kapitāla sabiedrību privatizāciju. Tas jāsaprot, jo valsts kontrole tiek saglabāta. Iešana biržā ir vai nav privatizācija? Tādēļ ir šis fonds, mēs runājam par fondu, nevis par pašām kapitāla sabiedrībām. Tur ir diezgan sarežģīts. Es domāju, ka Kulbērkungs jums detalizēti izstāstīs. Detaļās Kulbērkungu paintervēsim vēl pavisam īsti. Latvija pirmajā vietā kategoriski ir pret Latviju energo privatizāciju. Ja, un nekā fondi un biržas. Biržā, ja, jo ir biržā tā ir privatizācija. Mēs varam nosaukt citā vārdā, un līdz ar to ir ārkārtīgi svarīgi saprast. Ir uzņēmumi, kurus mēs varam tiešām piesaistīt privāto kapitālu, piemēram, Latvijas pasts, kurš varētu būt vietējā forma Amazonas, piesaistot partneri, bet ne Latviju energo. Paldies!